Tagad no šodienas skatu punkta manā dzīvē, kā ir bijis, ir varbūt dažreiz sāpīgi, bet ir viegli pastīties, jo es atradu ceļu, Jēzus man parādīja ceļu no tā ārā. Bet, kad es pastoties ne tālā nākotnē, 5 gadus atpakaļ savā dzīvē, es biju ļoti nelaimīgs, ļoti reti. Un vienmēr tas bija alkohola reibumā, kad varēja manā sejā redzēt gan kaut kādu prieku, ilūzijas vai smaidu. Es sapratu, ka es varu pazaudēt visu savā dzīvē. Biju gandrīz pazaudējis savu ģimeni, sievu, meitas. Tāpatās es biju pazaudējis ļoti daudz darba vietas. Raizes ir viena no lietām, kas cilvēkus, un kas arī mani kādreiz noveda alkoholā, narkotikās, jo es nespēju kontrolēt procesus. Es vienmēr raizējos, vienmēr naudas bija par maz, vienmēr raizējos par to, ka es nevaru panākt to, ko es gribu. Un es nespēju tikt galā pat ar tām mazām vilšanās katru dienu, kuras mēs piedzīvojam, ka kaut kas nenotiek pēc mūsu prāta. Es biju tādā vietā, kad faktiski 99% cilvēku visu man bija atstājuši. Es biju savās bēdās, savās nelaimīgs, savās atkarībās. Es nevarēju no tā tikt ārā. Tā pēdējā lieta bija. Es atceros, kad es biju smagā depresijā, un tad es vienreiz nākot mājās, es saucu uz Dievu. Dievs dod man vēl vienu iespēju. Man dzīve mainījās, tas ir tieši 18. novembrī 2009. gadā. Man radās iespēja braukt uz rehabilitācijas centru, es braucu uz Zviedriju, pavadīju 14 mēnešus. Bija smags laiks manā dzīvē, bet kur es ticēju, ka tā ir Dieva dot iespēja man sakārtot un izmainīt man dzīvi. Stāsta priecīgākā daļa un tā labākā daļa ir, kad tos gadus, kurus jau es esmu atpakaļ atgriezies no centra un dzīvoju, tie rezultāti, ko es baudu, visam, kā Dievs spēja izmainīt dzīves, kā viņa žēlastība var dot spēku, nedzīvot depresijā, nedzīvot ar vilšanās sajūtu ikdienā. To es varu baudīt ikdienas dzīvē. Dievs ir atjaunojis mums attiecības manā ģimenē. Daudzas lietas, kas manā dzīvē ir izmainījušās, kad dzīves mērķi, gan arī tāpatās runājot par darbu. Es to varu darīt ar entuziasmu un prieku un gandarījumu. Un man sagādā prieku, ja kādreiz es bēgu no problēmām, kad man bija jārūpējās par savu ģimeni, jārūpējās par bērniem. Tad tagad to es varu darīt ar prieku, tas man sagādā baudu un prieku parūpēties par ģimeni, par bērniem. Tas laikam arī Jēzus tas pats brīnišķīgākais, ka lai ar kādu būtu pagātni, cik samaitāta un cik slikta, un bieži vien cilvēki pat negrib to atcerēties. Tad es citreiz to atceros tādā kontekstā, kad es tur nekad negribu nokļūt atpakaļ.